Tā kā, nu, te ir arī mani nosaukums svarīgi. Šeit ir kļūda, testa, teiksim, programmā, kad visa bilde nav vienāda, bet ir kaut kur ir normāli un pārējais ir, teiksim, sagaismots. Jā. Kas viņu kustinās uz priekšu? Klautes. Nu, labi. Nu, tas ir brīvības piemineklis, kā jūs redzēt, bet man ir nosaukums 1981. Nu, pēc kaut kāda paralēlas tas ir ar zināmo romānu 1984. Nu, bet tā bija vienkārši koka apzāģēšana. Nu, bet es tā to pasniedzu. Tālāk. As līnija. Nu, te ir būtībā arī manipulācija. Visur te ir manipulācija, visās šajos kadros. Tā ir Kaļķa iela, toreizējā Ļeņina iela, tur trolejbus gāja. Nu, es tur as līnija saucās, as līnija. Būtībā tā trotuāra mala, tā kā viņi iet tā cauri balta. Tālāk. Nu, tas arī montāža no 2 kadriem ar maskām uz pozitīvajā procesā. Te nav nekas darīts, tā ir Maskava. Maskava 70. gadu beigas. Nu, tas arī viens no maniem agrākiem darbiem, arī montāža. Kā lūdzu? Vai tas darbs nebija cenzēts, vai nogriešanās pērtas? Nu, tas ir jumts. Niedru jumts. Brīvdabas muzejā. Nebija tā, ka tā bezpēdā bija tāds darbs. Atvainojiet, es slikti dzirdu. Pēdas lejā? Vai pēdas ir pieliktas klāt? Jā, protams, jā, tā ir montāža. Man sieva nofotografēja manas netīrās pēdas. Nu, te es tur bišķi pielaboju. Nu, te ir grēkots pret tonālo perspektīvu, jo tālākā vieta ir vistumšākā. Tas tā nedrīkstētu būt, bet es to tieši gribēju. Tādu kaut kādu tādu tuneli, tā kā tur kaut kāds melnais caurums. Nu, tā purciem būda vienkārši, nu, es tur viņu bišķi, krietni apstrādāju, tā jāsaka, bet te nekas nav klāt likts. Tikai, drusku tās tie laukumi tā, izlaboti vai kā. Varbūt labāk nāk ar visu to tribīnu uz turieni, ne? Jā, kaut kā jā. Lai man nav jāšķieb. Nāc blakus vakaram. Lai nav jāšķieb kakls.
Un tad arī visi dzirdēs tevi labi. Nu jā, tā būs labāk. Ne? Nu jā, Šitā labi. ir okei? Jā, labi. Nu, tas ir manās mājās, te nav nekas darīt. Nu, būtībā arī laukumi ir piestrādāti. Un tiešām man tur sākumā tur ļoti dūmoja tā plīts un tādi tie dūmi bija un gandrīz, ka nevarēja izturēt vairs. Bet, nu, izturēja un bilde smuka bija, izskatījās. Reizēm neveselīgos apstākļos jāstrādā fotogrāfam. Nu, tas arī tāds montāžs arī. Kuros gados šis fotografēts? Kā lūdzu? Kāds vecums tai fotografijai? Cik sen? Cik sen? Jā. 70. gadu beigas. Jā, tas var. Nu, tas Siguldā. Šitas, te viena liela daļa būs bildes ar paštaisītu aparātu. Nu, man patīk ļoti platleņķis tajā brīdī, tajā laikā. Un tas ir tāds super platais. Nu, viņš gandrīz neko neliec, līnijas neliec. Tas ir 20-nieks 6x6 formāts. Bet paštaisīts? Paštaisīts, jā. Nu, stikli, protams, tie bija kaut kādi militārie aero uzņemšanas stikli. Šeit arī? Nu, tas arī, te nav nekas darīts. Varbūt bišķiņ tur melnais kaut kur ir, kur ne visur viņš bija. Bet tas ir tiešām tur bija kaut kāds būvēšanas, kaut kāda būvmašīna, kaut kāda cementa vedējs izšļāts kaut kur pārpalikumu, kas viņam kravā bija uz tiem krūmiem. Saucās gotika. Grūta audzināšana. Jā, nu te arī pavasarī. Man pavasaris patīk, kamēr vēl tas vecais sniedziņš kaut kāds ir. Te viņš ir iekāries uz tādā slīpumā. Tajā zālēs viņš ir iekāries, teiksim, tas sniegs. Tas ir Igaunijā. Tur ir arī tādas randu pļavas, tā kā līdzīgi kā tie Ainežos. Bet daudz plašāks un tur kaut kādi ļoti tukši tādi vieti ir. Mēs tur braucām kāds pāris gadus atvaļinājumā ģimeni. Un vienā dienā man ļoti daudz tur materiālu bija. Šitā ir viena no tavām slavenākajām bildēm, ne? Jā. Tā bija un tur bija kašķis iznāca sakarā šo bildi. Žēl, ka nav tagad te klāt Borgs. Jānis Borgs, viens no maniem pretiniekiem tajā brīdī bija. Lai gan man bija advokāts Jānis Krūmiņš toreiz. Jā, tas šitas bija izklāts arī... Un Borgs atkal apstrīdēja. Ko Borgs teica, kas tur apstrīdēja? Nē, nu, tā ir pliekanība, tā ir kaut kas mākslots un Solons bija toreiz lamvārds. Tā kā, nu, tā. Bet man viņam šim darbam bija galvenā prīze Rīgas fotoklubā piešķirta. Viņa bija izlikts Esplanādē. Kāds ir nosaukums? Koku. Toreiz es saucos Vēju koku, bet bišķiņ daudz lirisks tas nosaukums ir. Jā. Viņš dabūja prezentāciju Esplanādē.
baznīcā. Nu, un tas viss tas bija uz tā fona, kad ienāca tie jaunie fotogrāfi, arī Spuris, teiksim, tur bija pārgājis, un tad viņš bija aizgājis uz Ogri, vadīt Ogres fotoklubu, un tur pulcējās tie jaunie neapmierinātie ar Rīgas fotokluba virzienu. Un es biju kā tāds peramais zēns, toreiz trāpījos, kā Rīgas fotokluba. Tas ir kaut kādā 85. laikam. Nē, šitas ir 80. gads, kad man 80. gads, jā. Un tad sākās tie uzbrukumi. Bet šitā bilde, man liekas, arī ārzemēs ļoti daudz publicēta, ne? Viņi ir, jā. Kur es braucu, tur es arī braucu. No vedu viņi rādīt, piemēram, Polijā vai Slovākijā. Francijā bijis ir, Austrijā, jā, tur Auziņš, viņš jau tur ļoti aktīvi toreiz propagandēja. Ļoti skaists darbs. Kā tu šito dabai gatavu? Ja tu iepriekš Diezgan grūti, jo tās debesis jau bija parasts, kā tāds balts, bet man tās debesis gribējās tādas. Tie vadi ir retuši, ja? Jā, te ir šausmīgi retuši. Visām šīm bildēm. Jā, to melno zīmuli. Jo tas ir uz pozitīvu. Un, Jā. un, teiksim, ja tu taisi jebkuru kopiju, tad viss tas darbs ir jāizdara no gala līdz beigām. Vienā eksemplārā. Jā, tā ir, jā. Tad nav kā tagad digitālā, kad vienu uztais un tev fails gatavs. Toreiz bija tā. Jā. Toreiz bija citādi. Vadi ir zīmēti retuši. Šitie ir principā 4 toņi. Balts, melns un 2 pelēki. Tā klubs Rīga tas ir. Un tās ir tie Hiiumā, Igaunijas salas Hiiumā Kadiķi. Bišķis. Tāds Kadiķu audzes liels ir. Un kalambūri arī bija tie grieztie. Jūra pagriezt un tā. Tur es mājās, tur es kaut ko. Toreiz jau arī bija, modē bija, teiksim, to veco celtu un to jauno peltu. Un tur redz, kā lampiņas, laikmetīga lampiņa, tā ir kautrīgi apsegt. Un tur tas vecais lukturs, tas ir godu vietā. Drusku tāda ironiska, tāda laikmetainiņa, tādu varētu teikt. Es kaut kādos vecāķos vai Rīgas jūrmalā, es neatceros īsti. Laikam vecāķos. Pavasarī, ka kūs sniegs. Te nekas nav darīts. Tā, kā? Nē, šitas jāparasto. Tas ir 6x6 flektagons. Bija 50 fokus, bija tāds. Vācu Demokrātiskā republika ražoja. Nē, labs bija, bet man bija Kijeva, es viņu liku Kijeva 6S bija tāds aparāts. Tas ļoti neveiksmīgs aparāts Krieviem bija. Viņš nevienmērīgi dalīja filmu. Viņš tur visādi brīnumi bija. Tur beigās pietrūka un beigās atkal liels atstarpes bija. Viņš kaut kā tāds nebija labi izstrādāts, kā parasti Krieviem tur bija. Kā? Tā ir filma. Nē, toreiz kāds 100 bija 130 maksimums. 130 maksimums.
Vai arī šaurie kadri bija KN3, bija tāda kinofilma. Bija. Platā bija Svema, jā, Svema. Nu, šita ir būtībā arī montāža, bet pilnīgi spoguļā attēls blakām. Man patīk tas kaut kā tāds tā kā abstrakts. Tā kā, es kādreiz gribēju pat viņu nosaukt kontinenti, piemēram. Jo, ja skatās pasaules karti, tad arī ir Āfrika un tur Dienvidamerika, tur kaut kas rīmējās. Viņi tikai atbīdījušies ir. Te ir kaut kas līdzīgs mēģināt. Tas ir īstenībā koki? Kā lūdzu? Kas tas ir? Koki? Koki, jā, tie bērzi rudenī. Siguldā tas ir bildēts. Sarkano filtru, riktīgi uzlika sarkano filtru, un debesis bija zilas, un tās tā melnas. Jā. Jā, nē, kopēju parasti uz tādu kontrastainu. Nē, es centos dabūt Forte, Čehu foto. Nē, nevis Čehu, bet Ungāru tas bija. Ungāri, jā. Un palielinātājs tev bija? Krokus. Ar ordinālu objektīvu? Nē, viņam slikti objektīvi. Stikli ļoti slikti bija Krokusam. Viss bija ļoti labi, viss tas mehānisms, bet stikli bija ļoti slikti. Viņam bija kaut kādi lējuma defekti iekšā jau, visā tajā stiklā iekšā jau. Tā kā to mainīja, Krievu objektīvi bija labāk tajā laikā. Man Krievu objektīvi bija. Industars, jā, Industars 50. Šitam varbūt bija no Belarus objektīvu. Es piemēroju, ka es varēju ielikt. Un arī kondensoru līnzes arī mainīja, arī Belarus bija tie lielie šķīvi. Tā kā tā bija, tur. Lampiņa bija arī smalka, tā bija paštaisīta auto lampu skaitījās. 12 voltu. Punkta gaisma, un tā bija graudiņš, ļoti asforši. Un tā es turpināju visu laiku, lai gan citi fotografi jau sen bija no tā atgājuši, bet man patika tas graudiņš. Man bija dažādi. Tur Vidermans kaut kāds bija, no Krievu recepšu grāmatas. Kundziņa grāmatas vai nē? Nē, kundziņa nē. Bija tāda Krievu valodā bija. Recepšu grāmata. Kurus tu lietoji attīstībās? Kursus lietoju? Es saku Vidermans. Viņš bija divu šķīdumu bija. Tas plānais? Viņš divu šķīdumu. Sākumā vienā vannā ielikt, tur tas lielums attīstījās, un tad atkal mīkstāks bija vēl otrs šķīdums tur. Un tad fiksāžu tālāk. Varbūt man kaut kur mājā vēl saglabājusies pierakstīt, bet es jau sen to neesmu. Es esmu aizmirsis jau. Tur fenidons bija iekšā arī. Fenidons toreiz vēl bija jauna lieta. Tā agrākiem attīstītājiem tā nebija fenidons. Fenidons grūti izšķīdināties. Fenidonam? Nē, es zinu, ka fenidons. Es nezinu. Nē, to es nezinu. Jo viņam uz tām pudelītēm bija fenidons, tieši arī rakstīts. Jā, tā bija. Tāds mazs pudelītis un fiksāžu parastā, kas bija tāds, es nezinu, cik viņi bija tur kilograms vai 800 gramu vai kā tur.
Nu tā, diezgan liela tā kluči bija. Un taisīs tāds skalošanas arī visus, un skaloja tur ilgi tik. Jā. Nu šito jau es uz digitālo uztaisīju. Lai gan tas man kadrs jau ir, tas ir analogais kadrs, un tas mākonīts, tas ir klāt ar Photoshopu. Man viņš likās toreiz pēc Brežņeva izskatījās, tas lauva. Nu jā. Nu jā. Nu te arī kopā likt tā vārniņa. Tas tāds labs kadrs Igauņos, kaut kāda ugunsdzēsēja tornīts tas ir. No Igaunijas man ir daudz kadru, mēs tur braukājām diezgan bieži. Šo un to. No Lietuvas toties ļoti maz. Uz to pusi man nesanāca. Šitie ir, varbūt ziniet, tas ir kiži. Karēlijā, kiži, jā. Tas ir īsts kadrs, te nekas nav likts klāt. Viens pret vienu. Jā. Un tas ir rusāks? Rusārs, jā. Es ar rusāru arī bildēju. Un rusārs vai kurā kamerā tev? Nu, Zorkijs vai tas, nu, otrs, kas tur bija. Feda vai Zorkijs. Abi divi viņi vienādi bija pēc te. Ir tas mans Radagabals ir onkulīts. Tosmaris strādnieks. Bet tajā laikā viņš jau bija pensijā. Visu mūžu nostrādājis. Viņš arī uzstādīja kādreiz Latvijas laikā, viņš jau Tosmarē strādāja. Tad tur tos radiotorņus, ko Latvijā uzstādīja. Madonā, piemēram, tad viņš ir bijis arī tur uzstādīt. To Madonas, to torni. Nu, tāds kārtīgs speciālists. Un Portreti īstenībā tev nav daudz. man te ir viens mapīt ir ar portretiem, neliela. Bet tuvāk tev tomēr ir tās ainavas vai portreti? Jā, pamatā jā. Robīts un viņš, viņam, kad mēs atbraucām, mēs atvaļinājumā tur braucām uz to Liepājas pusi, un tad mēs slepeni viņam iedevām kočiņu, nu tad, lai viņam ir sirds veldzēšanai. Un tad viņš to bija jau tūlīt izdzēris, un lai sievu neatņem. Nu, te man mēģinājums ir kaut kāda tur levitācija vai kaut kāda kosmisku, kaut kāda tāda. Tas ir purciem kadrs, būtībā tur nekas nav. Mākons tas ir pielikts klāt būtībā. Ar balinātāju, pabalināts. Sarkanā senzāla? Jā. Šitā bilde ir iznākusi arī no defekta. Jo augšā es tur kaut ko tur taisīju, tur tās debesis, un man tur galīgi sanāca kaut kas nepareizi. Un tad es tomēr uztaisīju tur tādu tā kā fontānu. No viss tā tur ar to balināšanu un ņēmot. Un šitā ir ļoti grūta montāža bija, jo tas apakš tā ir no šaurā kadra. Un tas ir platais kadrs, tas ūdens.
Vai tu montēji uz fotopapīru vai uz filmas? Nē, tikai uz pozitīvus. Tikai pozitīvus. Tikai uz pozitīvus. Man bija lielās maskas tādas, tā kā pēc formāta tieši. Šī te nekas nav darīts, tikai bišķiņ, viņš, kā jau fotografē, kad nav tieši pretī, viņš bišķiņ sašķievās. Te es ar Photoshop es to izlaboju. Bet tā te visi tā kā bija. Tāds mēbelīts tur mētājās Purciemā, tajos vecajos dārziņos. Šitā ļoti sena bildi, tā ir kaut kur pie Tūjas. Tūjas tie melnaukšņi. Tur tādi koki ir ļoti vareni tādi. To fonu es tur palaboju un to debesu tādu ieliku un tās ēnas pastiprināju, man tā patika toreiz. Jā, šitā arī slavena bilde, šitā arī ļoti daudz ir publicēta. Jā, šitā arī, jā. Nosaukums ir? Stumbri. Kurš gads? Kaut kāds arī 70. gadu beigas, 78. vai 77. varbūt. Taciņ, te arī 4 toņi, melns, balts un 2 pelēkie. Tā ir Karēlija vispār. Karēlija. Arī pretēji perspektīvas likumiem. Nekad nevar būt tālākais melns. Tālākās vietas, bet man tā gribējās un es tā taisīju. Ar to Borgu jūs tikai pa tām vējkokliem tur... Nē, viņam jau viss tas virziens nepatika. Viss Rīgas fotokluba tas stils. Man jau te ir, tas ir tipiski Rīgas fotoklubs. Bet īstenībā man liekas ļoti... Pamanām, man likās, ka Borgam ļoti vajadzētu patikt šitām bildēm īstenībā, jo viņš ir taisni... Viņš toreiz viņš pieslējās tiem modernējiem, tiem jaunajiem, bet tie arī bija pret sociālreālismu. Viņi uzskatīja, ka mēs, tie Rīgas fotokluba, tie fotografi, ejam pavadā, Čekas pavadā, teiksim pat. Bet te vispār pilnīgi pretēji. Tieši tāpēc te nav nekāda realitāte, jo vēlējā periodā padomju iestādes jau samierinājās ar to, ka tie fotografi tur kaut ko paši tur finglierē un kaut ko tur pārveido un attiet no tās realitātes, no tā peredvižņiku, tā stila vēlamā, kas toreiz bija. Nē, es pilnīgi esmu pret tādu viedokli, jo mēs toreiz arī uzskatījām, ka mēs esam pret to oficiālo viedokli, pret varu toreizējo. Bet tad to Borgu jūs vēl joprojām neesat, kā saka, vienojuši? Mēs neesam nekad runājuši tā viens pret vienu. Joprojām tie viedokļi ir dažādi? Es nezinu. Varbūt, ka viņš ir mainījis. To es nezinu. Jo, nē, tas ir, redziet, tagad jau tas dokumentālais ir kaut kur atkal tā kā noziedējis. Tagad jau atkal darās ļoti dažādi un neviens sevišķi netrenkā, ka viņš tur to darīt vai to darīt. Bet toreiz tas bija tāds brīdis, kad bieži tieši tie spalvas pa gaisu gāja. Tā. Šitā arī ļoti populāra bilde. Bet pilnīgi citādāk izskatās nekā tur nodarbkārts. Parasti nodarbkārts tas meitals aizsieties bija ciet mēls.
Tajos laikos. Šinelis melns. Nē, viņš bija tāds. Ne, varbūt, ja kādas reprodukcijas taisīja, tad viņš ir iznācis melns, bet vispār šitā arī man ir uz reprodukcijas pamata šitā digitālā versija. Nu. Es reproducēju, jo dažas tās savas vecās bildes, taisu vienu paralēli tādu digitālo versiju, skenē negatīvus un tad, bet šita ir reprodukcija, no reprodukcijas, bet tā palabot atkal tā reprodukcija, palabot tādā veidā. Samanipulējuši šie bildi. Šis ir divi kadri, jā, divi kadri te. Tā puķīte atsevišķi, cits viss tā bija. Debesis arī ir, atkal tumšāka un tāda, lai būtu kaut kāda debesis, nevis gaiša. Kā tu izdomāji, ka tur vajag puķīti? Jā, un pie tam viņi nav mērogā, viņi galīgi aplam mērogs tas ir. Bet es uzskatīju, ka tādu vajag. Tur ir jāiet pretī kanoniem. Tur negrib, tur jāiet. Ja tu gribi izteiksmību kaut kādu un savu kaut ko pateikt, tad tas ir jādara. Tas vienkārši jādara. Jā. Tas ir tāds vēlāks darbs, tas ir Viļņā, šits ir Viļņā. Es kā 3 mēneši dienēju Viļņā. Sēdētājs vai tā sieva? Tas ir pašportrets būtībā, tikai no muguras. Cik gadu tev tur bija? Ap 40 kaut kur. Tā, pastāmies, kā izskaties Šits sakalē to super plato paštaisīto. Ziemas saule. Vecāķos. Tev daudz, kur parādās tas taisnības pelēkais tonis, tāds neitrāli pelēkais, kas tas ir 18% pelēkais. Jā, es tā kopēju uz tā forte un tur tādu varēja dabūt, jā. Šitas ir purvs Siguldā, bet galīgi neliels, bet te izskatās ļoti efektīvs. Purvs briesmīgs, bet īstenībā tur tāda graumala vien tik bija. Nekas tur daudz nebija. Šits ir purciemā, te nekas nav darīts. Ievas ar vītoliem kopā. Tagad tur nekā tāda vairs nav. Tagad viss ir civilizēts un manas meitas kāzas. Vedēja tēvs bija ar kruķiem tamī brīdī. Tu bildēji savai meitai kāzas? Jā. Nē, tā, viņi man neprasīja, lai es tieši bildētu, bet man neviens arī neaizliedz. Un teiks, ko es ieraudzīju, to es bildēju. Toreiz tāda kāzu fotogrāfa speciāli gandrīz nebija, man liekas. Tas ir 90. gads tieši. Tagad viņai jau 6 bērni. 6? Jā. Oho, tu esi saprot. Šitas ir dabiski. Viss te ir 1 pret 1. Tu neko nepierakstīji klāt? Šeit nē. Nē, tā bija. Pirms bildēšanas uzrakstīju un tad Nē. Te purciemā jau, te atkal bija kaut kāda māja nojaukt, kur pēc tam būvēja kaut ko virsū. Un te vēl tie mūri palikuši, un tad tur, puikas ņem un uzrakst tur, ko grib. Tu puikas arī? Nē, tas ir mans puika, jā. Samaksāja puikam, lai viņš uzrakstu, pēc tam pats nofotografē un pateica puikam vēl vienu cauri un tad ir... Nē, šī arī 1 pret 1. Vienīgi es to debesi notīrīju. Debesi bija tur ar krūmiem, ar ko tur.
Es tagad varbūt pat tā nedarītu. Tik sterili netīrīt nost. Mana sieviņa. Mēs staigājam pa Purcijam. Tas bija mums tāds brīvdienu pavadīšanas metode. Un es bildēju. Un tas ir arī 70. gadu beigas. Nu, te tāds robežu pārkāpējs. Šitādi jau bija, kur kaut ko remontēja. Tagad ir moderni sieti un tur kaut kāds tāds norobežojumi. Bet toreiz bija tāds sēts un tāds tik dolas bērni. Dolē tur kaut kādu, nu, toreiz būvēja, laikam Rīgas Hess, toreiz būvēja, jā. Un tad tie ir tie celtnieku bērni šitie. Klāt nekas nav likts, ņemts nost, varbūt tur debesīs bišķiņ patīrīts tikai. Kā tu tīrīt tās debesis? Kā var iztīrīt? Ar balinātāju vai arī aizsedz. Nē, ja tur ir kaut kāds tiešām košāks, kaut kāds tur tas objekts nevēlams, tad tur ņem un aizsedz jau kopējot, jau uzliek kaut kādu masku virsū. Man patīk tās transporta lentes, gan uz to pusi un uz to pusi. Tā. Un tad tie bērni vēl tur arī ar kaķīti. Nu, te man, es kā izsūtītais, man bija tāda sliedes, bija kaut kāds tāds stereotips par tām izsūtīšanām un tā. Un latviešu tautiņi iet kaut kur un sliedes tur ir un tā, un melnās debesis. Nu, tas ir tāds, arī 70. gadu beigas. Tas laikam pat varbūt ir 100 gadus dziesmu svētki, es īsti neatceros. Viņi iet uz savām mašīnām. Bet tām sliedēm kāds bija izskaidrojis padomu laikos? Tajos laikos? Ne, man neprasīja. Toreiz man nepiekasījās par to, jo tas bija tramvajs. Galvā tramvajs, vai ne? Jā. Tas ir tramvajs. Nevainīga lieta. Šitā fotogrāfija ir tā izskaidrojuma poezija, ko es biju dzirdējis tādā apmaņā kavējoties. Tas bija avārtreiz par popularizāciju, kad viņš ir tomēr ātrāks un kaut kā tam līdzīgi. Kaut kas bija tāds. Man tas atmiņā palicis par to šito fotogrāfiju. Bija tur tā diskusija par tām sliedēm un kas te īsti par tām sliedēm brauks un kā tur. Man, teiksim, tāds 3 bildes ir, kas tādi drusku tā kā, nu, tā ciklus. Jā, tur bija. Tad latvietis vēl ir, kas dziedātājs, kas no malas tā nobildēts. Jo šitā bija diskutabla fotogrāfija. Ļoti diskutabla. Diskutabla ar to savu nosaukumu tajā laikā. Un tajā laikā tām sliedēm īstenībā, un tur bija tā, ka laikam bija, ja es nemaldos, bija tur RVR to pretendēja uz to, ka jā, tur ar vilcienu varētu iet un kaut kas tam līdzīgi, un tāda perspektīva. Un tev bija tas visas komunisms un tā uzslēdz. Es pat tādas lietas nezinu. Nu, es stāstu to, ko es zinu par šo fotogrāfiju. Un līdz ar to tā vienkārši padalos. Tās atmiņas, tāpēc, ka par šito bija baigā diskusija, zina. Nu jā, toreiz jau tas viss bija aizliegtā tēma. Jā, līdz tā aizliegtā tēmā neviens nerunāja, bet attiecīgi viņi izraisīja to interpretācijas diskusiju par to, kad kur tās sliedas, kāpēc un ko tas nozīmē. Un kāpēc melnas debesis? Jā. Un uz tādu tumsu un tam līdzīgi. Šubiņš bija. Nu, viņš bija kaut kāds tur uzraugs. Kaut kas tur bija tāds. Šitā bija baigi diskutēt fotogrāfiju.
tiešām, kāpēc melnas debesis? Kur tu esi redzējis melnas debesis? Uz kurien tās tautumeitas iet un tam līdzīgi. jā. Kaut kas tur bija tāds, jā, un tad it kā ielika to popularizāciju vai vagonu rūpnīcas vai arī to tramvaju trestu, jā, un ka tas ir tā kā, redz kā mocās. Kaut kas tāds tur bija, jā. Tā dīvaini tā, it kā pacēlās tā doma, bet viņai, tas, tomēr tā ideoloģija padomju vinnēja. Laikam tā, kaut kā es atceros. Šitā varētu teikt, ir mana pirmā bilde, ar kur, kad es apzināti sāku kaut ko krāmēties ar fotografiju. Šitā. Un tā ir, tu zini, kur tā ir? Tur pie Svētās ģimenes mājas pārielai, vai ne? Uzreiz pazinu. Jā. Un te nekas nav darīts. Te ir tā kā ir. Ja tikpat gatā var būt Čehoslovākija, neskapēc pēc sevi. Jā. Te man tā ģimenes bildi. Man patīk ķirbi vispār. Ar ķirbiem, kā krāmējās. Ka ģimene kaut ko tur darās, tur griež un darās. Un tur, viņas tur apstrādā. Tā. Ķirbis ir tāds foršs oga forša tāda. Meitiņa aplikusi vēl ap galvu tādi ir. Šitās ir latvietis, kas tur ar tām melnajām debesīm ir kopā. Latvietis. Šita ir montāža. Tās abas meitenes ir viena un tā pati, kas te pagriez uz to no sāniem ir, un tad tā, kas tā kā ar mugurā to bīzi. Viena un tā pat viņi no dažādiem kadriem. Vai tad tā drīkst darīt? Nedrīkst. Tur ir tā nedrīkst. Bet nē, man neviens nav prasījis. Neviens man nav prasījis. Kāpēc? Kas tur? Es vienkārši tā darīju un viss. Drīzāk es tagad man gāja diezgan ilgi, kamēr es sāku tā ļoti atkal pievērsties tai montāžai, jau digitālajā veidā. Es ilgi domāju, nevarēju uzdrošināties. Nākamā kadrā taisīts vai tagad tajā digitālajā montāžā? Šitas ir vēl analoga montāža. Analogā. Tu griez kadrus kopā līdz līmēs un... Jā. Nē, ar maskām. Jā. Šitas no Dolas betona mezgls. Bet es viņu tādu galīgi aplamku uztaisīju. Un kreisā pusē ir tāds matiņš. Saucās tā, mata tiesa. Jā, jo tas ir versija par to, ka kāds ļoti precīzi kaut ko mēģina rēķināt. Tad šitāda konstrukcija var sanākt. Ļoti precīzi pa matu tiesu tur kaut ko baigi rēķina. Tad tur tāda nedroša lieta sanāk beigās. Te nekas nav klāt likts, te tikai bišķi laukumi tur palabot un tā. Bet es nevaru vienkārši parastu kadru, es nevaru, man tas roka neceļās atstāt tādu, man vajag kaut ko tur darīt un kaut ko pārveidot. Tāpēc es nedaru dokumentālajā fotografijā. Tu dari nedokumentālajā fotografijā? Jā, es esmu nedokumentālists. Te arī, te ir montāža. Tas ir kāpurķēdis, jā? Jā, traktoru kāpurķēdi, ne jau tanku, bet es taisīju tā, varbūt, lai arī domātu, ka tas varētu būt arī tanks. Tanku kāpurķēdi.
Tas pie Jelgavas bija tādi, vien brīdi tur bija kaut kāda tāda, tur dzelzceļa tās, riteņi šitā, tie ratiņi tādi, un tas vēl Krievu laikā arī bija. Tas viss ir analogais periods. Te es bišķi parediģēju. Tur jau apakšā arī ir tie ziediņi. Bet es tieši gandrīz visus viņus mēģināju novākt. Tikai augšā tos ziediņus atstāju. Tāda pretstats vai ir kaut kāds. Laikam vai nav viss jau šī. Jā, tas bija. Jā, šito varētu arī mūsdienīgi viņi var, lai gan tas ir padomu laikā, tās ir kaut kādas blankas, dokumentu blankas vienkārši izkaisījušās. Bet mūsdienās tāda varētu arī būt solījumi, kad vēlētājiem kaut ko sola, vai ne? Arī tas ir. Tad arī nežēlīgi drukā kaut ko un mētā. Tā ir solista. Vai modele. Vējaina diena. Es nezinu, kāpēc man liekas, ka tavas bildes vēl uz tādu itāļu neorealismu, kaut ko tādu mēmbalto tādu. Šitie tādi puikas bija tādi, ļoti tādi, diezgan agresīvi un tādi izaicinoši tādi. Lielajos kapos viņi spēlēja futbolu. Mēs tur bijām divi tie fotogrāfi. Kūkojs tāds, Roberts Kūkojs. Es ar viņu draudzējos, un mēs tā kopā gājām reizēm. Bet jūs tajā laikā skatījāties kaut kādu itāļu kīno vai kaut kādu itāļu ietekmi? Var piesēdīt? Kaut ko tur atsevišķas filmas rādīja vispār. Bija kaut kas no neorealistiem, bet tagad es esmu visu to vēlreiz pārskatījies. Droši vien, ka toreiz arī bija viņa saīsināta. Viņš jau tur kaut ko graizīja tur. Viņš nerādīja pilnībā. Šeit būtībā nav montāža, bet tie melnie laukumi tur uztaisīti, vai tā debesis arī ir klāt, tā kā pielikt. Jo tur bija koka apkārt, kā jau lielajos kapos. Mērogs, kāds pats? Kā mērogs. Tās rokas, man liekas, mazākā mērogā nekā tās sejas. Nē, tā man ir platleņķa optika te. Tā kā tur tas priekšplāns tiek pārspīlēts. Tas pats Rusārs? Jā, Rusārs. Rusāram stādījās un vai nestādījās? Stādīja, drusku vajadzēja. Šaurajam, teiksim. Platajam varēja arī nestādīt. 6x6, kas man bija tā kamera. Un diafragma tev bija kāda? 8. Visu laiku 8? Jā. Un 8 bija tāpēc, ka nevarēja dabūt visu asumu pa pilnu kadru? Jā, tad, tāpēc, ka tu man vakar prasīji, kāda labākā diafragma. Tādi agresīvi puikas tādi šitie. Bet forši man viņi patika tomēr. Jā, tad kaut kas ar surpusus kaut kā Tad Krievu puikas, zin kā toreiz viņi diezgan izaicinoši bija. Un kaut kas arī tā kā Tuguļa var arī atpazīt, tā kā Mihailovska arī var atpazīt. Varbūt, jā, jo mēs jau, man patika, Mihailovskis ļoti man patika personīgi. Kas tev patīk Mihailovskam?
tas arī viņa piegājiens. Viņš jau var montēja. Viņš jau toreiz arī montēja. Kas viņā pēc tam viņš sāk dokumentālo. Laikam digitālais jau bija laiks, tad, kad viņš sāk, es nezinu īsti to. Bet man personīgs kontakts nekad ar viņu nav bijis. Jo viņš tāds, tāds iecirtīgs bija tāds, jā. Un man atkal nepatīk, ka viņš latviski nerunāja. Līdz mūža galam nevienu vārdu. Jā. Principā nerunāja. Man tas arī derdzās no manas puses. Tūgaļ jau mums labs kontakts, jā, tūgaļ vēl līdz šim. Jūs jau tur kopējais projekts kaut kāds arī taisījāt? Nu jā, mums bija kopēja grupa. Mums pat bija... Mihailovskis ir man Patrīša skolnieks. Tava Patrīša skolnieks. Viņš sāk rūpnīcā tur? Mihailovskis. Kāpēc tavs Patrīts un neiemācīja latviski? Tāpēc, ka tas bija Krievu klubs. Tāpēc. To es jau teicu vakar. Tas ir tā kā oficiāli jau bija tā kā. Jā, un Mihailovskis, man Patrīt, jau bija tās ambīcija tik augsts. Un vienā izstrādē, viņš teica, priekš kam tu izliki to fotogrāfiju šito? Nu, tiešām? Priekš kam? Un viss, un tā reiz bija. To beidzās, jā. Viss draudzīgi. Jā. Tā ir tā storija. Paldies, Aivi, taisām pauzīt un tad turpinām, vai kā? Labi, ja varbūt ir noguruši. Jā, taisām pauzīt, jā? Davai parādā. Jautājums, cik vien ilgi vēl? Nē, es domāju, netaisam pauzi. Netaisām pauzi. Jā. Labi, tad netaisām pauzi, tad bliežam tālāk. Cik jau ir pulkstens jau ir? Vispār diezgan ilgi. 6 vakarā jau ir jau? Nē, tikai viens. Tikai viens? 1 stunda jau ir jau pagājuši. Iesprādi. Tā, pagaid, Nevis iesprādi, bet iesprādi. Ja tu gribi runāt, tad tev ir jābūt. Jā. Mikrofonu. Es nevaru pagriezt. Nekas. Es redzu. Dzirdēt, ko tu runā. Tā, paga, tā. Nu labi, jā, tagad arī vēl tos analogo periodu. Mani pacietīgākie modeļi. Te būs portreti. Viņš jau apkārt Bez skaņas jau pamēģināt. Šitā izstāde bija Ogrē. 30 portreti. Mani pacietīgākie modeļi. Atkal modeļi, redz kā iet. Tāpēc, ka viņus es varēju mocīt, cik man vajadzēja. Jā. Mana auģmamma. Jā. Kā viņi sauc? Berta. Beinerte. Jā, Beinerte. Beinerte tie ir slaveni dzimti vispār. Viņi ir liela dzimti. Tas ir Rīgā. Viņi visur bija, arī Bauskā. Kur jūs klapā bijāt? Mēs bijām Rīgā, jā. Nu, toreiz viņi dzīvoja Rīgā, jā. Tas ir tā, kad tu atbrauc pēc Sibīrijas? Jā. Viņi man paņēma, jā. Viņi nevis adaptēja, patronēja skaitu. Jā. Māsas, kur palika? Māsas atkal citi cilvēki. Varbūt tur pašķirstīt vienkārši tās bildes palaist, lai redz Cik ilgi viņi tev patronēja? tie, kas nav redzējuši. Kamēr es izaugu. Līdz 18 gadiem? Jā. Kāda viņi bija? Kaut ko garšīgi? Ļoti labi cilvēki, ļoti labi bija. Ko? Nu, vienkārši cilvēki. Tā, bet Līdzīgs. mans dēls. Puikas gados. Tagad jau viņam jau pie 60. Jā, tur es neesmu redzējuši tās vēl tur. Sieva. Šitā attīstīja mājās, ja? Jā. Mājās. Taisīja vannas istabas. Taisīja tīstījums. Pašķirst. Kas tur?
Meistars aizgājis prom. Paga. Te man pašam laikam. Viņš pats ies? Nu labi. Jā. Tas ir, neredzēt. Nu jā, te man ģimenes locekļi būtībā. Kamēr bērni bija mazi. Tas ir dokumentālais foto. Šeit ir dokumentālais. Te nekas nav darīts. Melndātais foto var būt dokumentāls? Tādā ziņā, jā, tas ir pretrun jau. Nu jā. Skoču. Ātrās brokastis. Vīstens. Nu jā, tās zilās padomu laika vistas, kas bija zilām kājām, nu tādas tur bija. Nekas labāks jau mums nebija. Te princesei taisa manikīri, pedikīri. Nu jā. Un spainis. Jā. Mazbērni, 7 pavisam un vēl ir 3 mazbērni. Viņi adīja mājās, māju ražotāji bija. Pelnījāt bišķi. Te viņi skatās tā pārmetoši un, cik tu ilgi te mani mocīsi, Un tad citi kadri bija, kad acis ciet viņai ir, un šite viņi skatās. Cik jūs gadus nodzīvojat kopā? 36. Strīdējāties? Gadījās. To jau ēzeļu pacietību vajadzīga, lai ar fotogrāfu varētu. Kolosāli. Sikols. Man auģmamma Lucavsalā mums bija dārziņš, tas ir Lucavsalā. Toreiz. Te jau atbild uz to, vai mēs strīdējāmies. Par ko strīdējāties? Neatceros. Es nekad nevienu strīdu neatceros konkrēti, par ko tur bija bijis. Šits jau studija kadrs tāds. Nē, bet tur bija vesela sērija, un cita ir cita rakstura, cita portreta tieši šajā sērijā bija. Te tāda bišķiņa tāda, te var teikt, ir mistika kaut kāda, bet man patīk tieši tā noskaņa. Jā. Te ir no tās pašas sērijas, kur bija tas, un tagad šitas ir nākošais. Bet te ir 17. Ja? Viņa tā kā Džulieta Mazina, kā no tās filmas. Bet tas ir 75. 78. Ja? Kā? Gads. 80. gadu sākums. 80. gadu sākums. Okay. 80. gadu sākums kaut kur tā. Puika baigais delvers bija, un te, raksturīgi viņam. Tagad tāds apzinīgs pilsonis ir, kad pārspēj tēvu noteikti. Vai tu fotografē? Nē, fotografēt viņš nefotografē. Viņš ir bankas darbinieks. Bankas finansu, saimnieciskais direktors. Te jau lielāks puika ir.
Tagad vēl bildē viņu? Kā lūdzu? Tagad vēl bildē viņu? Nē, tagad mēs katru savā adresē dzīvojam un ļoti maz bildējam. Te mēs pa purciem staigājam, tur kaut kāda atkal pāļu sadzīta. Un viņš izskrat savu sandalīti, kas tur kaut kas iebiris ir. Jā, tā ļoti klasiski darba. Ļoti klasiski. Bet tas tāds laikmets bija, varbūt tāds klasisks laikmets bija. Ne? Jā. Nu, kādā ziņā klasisks. Nu, tādi ļoti, kas saka, tādi gleznieciski. Šādas fotogrāfijas vairs nav. Perfekti, tādi. Nu, kompozicionāli izsvērti. Jā, tas tā bija. Jo Rīgas fotoklubā bija kaut kā tā, ka tur atnesa kaut kādus darbus, teiksim, jaunie biedri kaut kādi, tad sākumā apskatījās, jā, ir tā kā labs nekas, un tā pagriež šitā otrādi, pa 180 grādiem. Un tad skatījās, vai arī kompozīcija negāžās. Arī tā vajadzēja būt kompozīcijai pareizai. Jābūt visādi. Tā dubultīga tāda. Kas bija tie pārbaudītāji, kas tie bija tie grozītāji? Nu, kas tur bija? Nu, Puriņš, Sauna? Salna vairāk runāja. Viņš vairāk kāds pļāpīgs bija. Varbūt viņš organizators. Āķis tur. Āķis, jā. Āķis jau. Jā, Aivars Āķis. Aivars, jā. Ēžene bija jauna? Nē, viņa toreiz tur nerādījās vispār. Es viņu tur neatceros. Viņa vēlāk kaut kad, es jau būtībā biju projām, kad viņa tur atnāca. Tas jau bija man liekas, pēc atmodas, ka viņa atnāca. Nē, Eženi jau nebija, Eženi nekad nav bija. Tugaļevs vēl bija, bet arī viņš tā kā... Eženi jau Mihailovs diezgan ātri pazuda. Viņš kaut kur pats savos ūdeņos peldēja, es nezinu. Un šitas te kā viņam bija vārds? Apkalns vēl bija. Ilmārs, jā. Jā, nu Apkalns bija tas... Apkalns bija foršs cilvēks, jā. Mēs labi sapratāmies. Viņš arī, bišķiņ arī tā metafiziski kaut kur tā. Viņam tas doma gājiens ar tāds bija drusciņ. Tāds. Un šitas totis, nu šā pēkšņi aizmirst, tas arhitekts kā viņam bija vārds? Arhitekts, nu Tugaļevs. Nē, vēl bija tas latviešu arhitekts. Nu, kas arī Mākslas muzejā bija izvirts. Leo. Ko? Kā viņam vārds bija? Mākslas muzejā? Jā, kuram tā šūpolis bija tas darbs. Spuris, jā. Spuris, jā. Spuris arī bija tur? Spuris bija, bet tad tur viņam sanāca konflikts. Un... Jā. Ar ko viņš sakonfliktēja? Ar āķi, ar ko viņam dalīt? Salnu un tā. Spuris bija tāds nemierīgs. Viņš daudz, Spuris bija tāds, kas... Āķis jau uztaisīja pēc tam fotosavienību. Jauno daudz, viņš daudz pētīja literatūru un skatījās un bija informēts par daudz ko. Kas ārzemēs notiek, un viņam ar Krievu fotogrāfiem bija daudz sakara arī. Jā, un tā kā viņš bija tāds, kas urķējās un gribēja uzzināt, un tāds gaišs cilvēks viņš bija. Un pie tam viņš arī necentās kaut kādu savu totalitāro kaut kādu režīmu. Tāpēc, kad filmi bija. Ilgsūņi arī bija? Jā, ilgsūņi bija. Ilgstoši bija. Kreitsbergs, jā. Tas bija tās skaitījās. Tur baigā buķeti toreiz bija, jā. Jā. Tinušo stāvu, visu komplekts ar Kijevu 9x9. Kurš bija galvenais, kas noteica Rīgas fotoklubā? Tas bija parastās, tas bija 3,6. Vispār āķis, jā.
Nu, viņš vairāk arī tāds organizators. Jā. Bišķi intrigants arī viņš bija tāds. Tā kā, viņš tā prata tādas lietas darīt. Bet bez āķa nekas nebūtu noticis. Varbūt, jā, jo viņam bija kaut kādas iespējas, viņš jau tur kaut kur bija. Tas korespondents Latvijā viņš bija, skaitījās. Viņam bija tāda aizmugura. Viņš laikam bija partijas biedrs. Dāmas gaida tevi. Ko? Āķis jau čekists arī bija. Čekists varbūt. To jau neviens tur Zinu, tagad jau tur sarkas publicē. nelika uz krūtīm, nelika to. Toreiz tāpat zināja visu. Nu jā. Bet jūs toreiz zinājāt, vai nezinājāt? Nu, domāju jau par daudz ko. Domāju arī par tādiem, kuri nebija varbūt. Tas aizdoms jau bija par daudziem. Jums sakot, raustījās viss tāpatās. Nu, jā. Kūkoja jau, es domāju, kūkoja arī nobendēja tas. Ātrāk par laiku, ka viņš jau varēja dzīvot. Viņš jau samērā jauns nomira. Viņi tur sāka čekisti tramdīt un viņam kaut kādas zāles tur deva, sāka dot un ko. Un beigās viņš bez viņām nevarēja iztikt. Nu tā. Un Rīgas fotoklubā Kas? dzēri fotoklubā? Nu, bija tāds aktīvs, kas tur mīlēja. Viņi palika ilgāk un vēl vakarā te gāja vēl uzpildīties, jā. Tā interesanti bija. Un tad jums bija tās tikšanās reizes bija? Nu, mums bija tā. Reiz nedēļā? Pirmdienās vai otrdienās, es vairs. Laikam otrdienās. Katru nedēļu. Nu, kādos 6, 7 tā. Pievakarē. Vienā brīdī aizgāja baigās sacensībā. Jā. Šitās bija, jā, tas bija. Jo portretu tādu, tā kā pasēja. Tas laikam bija pēdējais. No šīs sērijas. Tuguļevs. Tas ir es lauku mājās savās. Tur, ka Tuguļevs fotografē? Ir, jā. Nu, tikai tur tagad dzīvo cilvēki, citi. Bet nē, viņi pat nav izīrēti, nu viņi vienkārši tur dzīvo. Tas nav tur, ko Tuguļevs fotografē? Jā, šitā ir tā. Tā virtuve, ja? Šitā ir tā virtuve, jā. Atpazinu, jā. Te viņš, nezinu, gadiem viņš tur braukā. Jā. Ar baloniem un vispārējo, jā. Jā. Tā baigais tas kultūras centrs tur bija, tur jau gleznotāji arī brauc un kas tur visu? Es nezinu, glezno. Nu tur jā, tas Lūts. Jā, Lūts, viņa meita arī. Bet viņa arī bija modeli. Viņa ļoti labi modeli bija. Lūcim. Jā, meita. Kur tad, kas? Pagaid, kā viņa? Justīna Lūts. Lūts pats ir nomiris, ir miris, jā, bet... Jā, bet viņa ir. Viņa vēl ir tagad, jā. Nu, Tuguļevs ar viņu vairāk tur sadarbojas. Mans dēls. Viņa sieva tur uzlika uz galiņu roku, bet viņiem izjuka tā laulība, pirmā laulība. Tā man mazmeita. Mums te baigi laikam ievelkās tā rādīšana. Būs cilvēki noguruši būs. Bet šitās ļoti garšīgas fotogrāfijas. Taisām pauzīti vai bliežam tālāk? Vēl bliežam, izbliežam. Vēl viena mapīte? Cik ir pulkstenis? 1, 2, 3. Tad mums laiks uziet. Cik būs bija pusdienas? 3. Kāds piezvanīja, pateica, ka pusdienas? Tu pazvanīji, jā, tu vakar skaitīji. Jūs pateicat? Tu pateici. Paldies. Es nezināju.
Cik cilvēki pateicāt? Neprasīju. Droši vien, ka pieņem, ka Tikpat. Nu, labi, Noreļus, ka es nerādīšu, tas ir diezgan garš. Diezgan garš. Vienkārši, lai Valteris spiež ātrāk pirkstu. Nu, varbūt, jā. Nu, labi, Noreļus. Jā. Jā, noskatāmies vienu mapu, pačurājam, pataram. Nor integrēt. Tā.